Šonedēļ skatāmies Eirovīziju. Tie tērpi, tas talants. Es nekad neko tādu neesmu redzējusi. Bet, Anna, zini, ka ar mūsu pasta pakalpojumu mums iespējams nosūtīt arī video sveicienu. Mūsu pasta nodaļa ir visai mūsdienīga. Tad no pašas Melnas Viesģā ar skaļīgāko sveicienu tētiem visā pasaulē. 3. klases muzikālie talanti! Te ir sūtījumi no 3. klases, tur no 7. un tur no 8. klases. Tu mani dzirdi? Kas, pirmā diena darbā un tu jau noguris? Pietrūks nometnes, ceļojumi un mani vecāki. Tad nāc ar mani, viss vēl nav galā. Es zinu vietu, kas tev uzmundrinās. Kur mēs brauksim? Pie 5. Es gāju peldēt, un milzīgs vieliņš man uzskrēja virsū. Man likās, ka es noslīdu, bet ar jums vecāki es vienmēr jūtos droši un pasargāti. Un tie pārsteigumi, ko es mēdzu no sarūpēm, ir grandiozi. Patiešām? Ies? Tad tagad skaties. Redzi, šajā mājā ir daudz cilvēku, tāpēc jābūt skaļam, lai sadzird. Saki, pats Ilze Millerei, 5. klases vecākiem. Pats Ilze Millerei, 5. klases vecākiem. Pirmais skatiens, mammas acis, iegod 5, teta plaustās. Ļauties smiekliem, māsā brālis, apskāvieti, ome ovis. Ģimene ir skaista saule, ģimene ir droša ala, kurā saule spīd zemām vasarā. Ģimene ir skaista saule, ģimene ir droša ala, kurā saule spīd zemām vasarā. Zini, kā man visvairāk pietrūkst lasot vēstules? Vai mums tur drīkst lasīt citu personīgās sarunas? Es taču neplēšu aploksnes vaļā. Nē, dažreiz cilvēki sūta pastkartes vai apsveikumu kartiņas, un tad jau nevar neizlasīt. Vārdi burtiski acīs lien. Bet, zini, ko es esmu novērojis? Arvien ratāk un ratāk cilvēku apsveikumos iekļauju dzejasrindas. Jā, tā tik tiešām ir zudusi māksla, bet es zinu vēl pāris cilvēkus, kas to dara. Un kurš tagad lasa citu personīgās sarunas? Stāsti, kur tie ir? Nāc, parādīšu. Iekšā nāks, visi dziedāt sāks, ārā daudzi. Un diena tik gaļu un mīlestības pilna. Teici, ka viss vēl nav zaudēts.
Vēl tev arī kādreiz tādas saņemt. Tā, šeit. Vai? Tas man? Nekad. Vēstules 2. klasē. Ko tad zem joks? Basketbolojuši jau sen neizmanto. Ar ko viņiem ātrāk? Nesakiet, ka neesat redzējuši mūsu info materiālu. Dakterim patika īsajos attālbas brīžos noraudzīties, kā putni nesa knābīs zariņus, kā vilka ligzdā, kaut kur atrastas papīra stērveles, vienmēr abi kopā, vai vismaz tūmā. Kovāņiem laikam ir mūža laulības. Taču šogad, kopš agra pavasara, Dobuma tūmā redzēja tikai vienu putu. Otrs droši vien ziemu nebūs pārdzīvojis. Bija jau arī barga. Viedurnieks pareizi ielīd vecajā mājoklī, tomēr līgstu labot nesāk. Patupēja tur līdzās zarā, nožūd. Pēc brīdiņa atkal iesēdās liepā. Tad, kādā aprīļa rītā, Dobuma aizņēma strāzdi. Viņi iztīrīja govāni pērnās līdz paliekas un sanesa svaigus salmus. Vārdu sakot, iekārtojās pēc sava prāta. Govānis kādreiz vēl liepā ielaidās, taču Dobumam netuvojās. Pie durvīm klauvēja. Doktors ar atskatu pamanīja, ka no līdzes izlido strāzdi ar gaiši zilu čaumalkrābi. Tātad mazuļi ir izšķīrušies. Kabinetā ienāca māsiņa, atkal pie darba. Pēc dažām dienām vienā no nodaļas palātām dakteris sarunājās ar sasirgušu lauku vīru. Izrunājās par zirgiem, jaunajām zālēm un jaunajām ābeļu šķirnēm. Kamēr vēl tavs darbs kādam ir vajadzīgs, tikmēr var dzīvot. Noteica slimnieks un pievēra acis. Tad
balstījās uz vecās liepas pusi. Nē, Kaķa tur nav. Strāznes, kāpēc streikā tur nabaga kovāni? Te viens tās dzīvo. Neizskatās, ka šim ir kas ļauns padomā. Kovānis, varīdamies no strāzdu uzbrukuma, aizlaidās. Vēlāk dakteris atkal dzirdēja satrauc Strazdu balsa lieki, bet ne jau dakterim vienmēr laiks putnus vērot. Einu sazina, ko šeit ir ķīvējās. Tikai nākamajā dienā dažas minūtes pavērojis Kovāņa izdarības ap lieku. Dakteris saprata, kāpēc Strazdi tā bija satraukušies. Kovānis izrādās nesabarību mazajiem strazdulēniem. Nesabarību mazajiem strazdulēniem. Un kā viņš to darīja? Iesērpēs pļava zarā viņš novērīja, ka abi vecie strazdi ir prom, un tikai tad laidās lietas dobumā. Dakteris skaidri dzirdēja mazu īpato čirpstēšanu, skaņas, ar kurām viņi sagaida savus barotājus. Ilgi Kovānis dobumā neuzkavējās, kad atlidoja strazdu dārs, Kovānis bija jau pusi nozudis. Droši vien Kovānis bija centies iedot strazdulēniem kādu kumosu vecāku klātbūtnē, nosprieda dakteris Vilks. Bet strazdu pārim tas būs licies aizdomīgi, tāpēc tā lielā brāka. Tagad Kovānis darbojās manīgāk. Baroja mazajus tikai tad, kad vecāku nebija klāt. Dakterim pat šķita, ka vientujais putniņš atguvis savu agrāko modrumu. Cik nu ilgi tāds strazdulēni var ligzdāt upēt? Putnu bērni izaug ātri. Siltā pievakarē, iedevis caur slimnīcas parku, dakteris apstājās pie vecās liepas. Zarā nekustīgi sēdēja Kovānis. Dakteris brīdi vēroja dobumu. Ieklausījās, liepa bija apklusus. Strazdu ģimene droši vien jau laidulējās ganībās aiz pilsētiņas. Dakteris gāja mājās, atskatījās, Kovānis vēl aizvien sēdēja zarā. Nākamajā rītā, ejot uz slimnīcu, dakteris palūkojās uz liepu. Kovānis joprojām tupēja tajā pašā zarā, it kā nemaz nebūtu izkustējies. Viņš gaidīja savus strazdulēnus. Pasts 7. klases vecākiem. Jācis vēl viens video sveiciens no Eirovīzijas. Kā vēl viens? Vai tad ir viena jau nepietika? Nē, tas bija pētiem. Šo meitenes atsūtīja no Malmes kā sveicienu mamām. Tā ir ārprāts, aizraujoši slēgst iekšā. Raksturjums no Portugāles šodien jāvēl tik 2039. gads. Pašlaik es dzīvoju dzīvokļi. Kā jums iet? Vai jūs jau projām ceļojat? Var nav atlicis līdz manai 24. dzimšanas dienai. Vai atbrauksit? Kopā svinēt svētkus. Ļoti bieži domāt, vai jūs atvedat tā nērībā korti, iztidu zobu, vai atcerieties, kā pirmajā klasē mācījos alfabētu. Toreiz man ļoti patika
vienmēr sapņojis par Lamborghini, jo man patīk mašīnas. Atcerieties manu mīļāko dziesmu, pirmajā klasē mums Latvijas labās dīļu un viņas dziesma Zamūris Laizīgi. Man nu jābeidz rakstīt, vai vēl? Ceru, ka tiksimies 28. jūlijā dzimšanas dienā. Pasveicinu Olgu un Olgu. Pasakiet, ka es ilgojos. Pēc! Esmu salmātieki ļoti mīlu mūsu. Ar mīļiem sveicieniem, Ričards! Draugi, es aizmirsu. Ne jau mājas darbs. Nu kā uz to skatās, vai tas ir mājas darbs vai nē? Ko tu aizmirsi? To vēstuli mammai uzrakstīju. Zeme izsauc Katrīnu. Par ko tu domā? Par konfliktēm. Ko? Nu nopietni. Kā tas ir iespējams iegūt vienu ēdienu ar cita ēdiena garšu? Kā piemēram, var iegūt konfektes ar aveņu garšu, kad avenes varbūt blakus nav bijušas. Jā! Zini, ko es vēl nesaprotu? Nu? Krāsu apli. No 3 pamatkrāsām var iegūt visas pārējās. Bet kā iegūst pašas pamatkrāsas? Nesāns, mums vajag atbildes. Pievērš otru un gaizošu kā līdz šīm, kam var būt zeltainā krāsa. Tas
vieglāka, atvieglotāka. Darbu tik daudz, kā vēl nekad, bet ir miers. Kāds miers? Tikai!
informētājs, priecinātājs, vēstules iedvesmotājs, skundinātājs. Motivācijas vēstules, garantijas vēstules, biznesa vēstules, mīlestības vēstules. Nenosūtītās, neuzrakstītās, neprakstītās, krājamās un ārā metamās. Visi vēstuļnieks, raksta vēstules, saņem vēstules, aploksnēs, pastabalošas vārdiem, rījumziediem. Un vēl. Kā viņus katram paveiksies.
Es ļoti lepojos ar šiem jauniešiem, kuri var, traku padarīt mēģinājumu laikā, bet vienmēr, cik mums ir koncerti, tik viņi ir parādījuši, kad vajadzēs, tas būs un ir. Es esmu ļoti pagodināta un laimīga strādāt kopā ar saviem kolēģiem. Tādu nav bet galvenie vaininieki jau esat jūs šodien. Un visu, ko es domāju un gribēju teikt, laikam slikti klausījos arī ģenerāla mēģinājumos, visu jau pateica viņi. Es kaut kā bišķi aptīšu. Visu, ko jūs dzirdējāt, katrs bērns veltīja savai mammai, mātei, māmiņai, māmuliņai, māmiķītiem, kā nu katrs sauc. Protams, arī tētiem, jo, kur tad tā mamma rastos, ja nebūtu tēti? Lūk, tātad veltījums māmiņām, kuru smaids, mīlestības, smiekli, uzmundrinājums, rūpes, katru pavada ikdienā un pavadīs vēl ilgi. Iespējams, ka ne katrs no viņiem vēl šobrīd saprot, ka mātes sirds redz to, ko neredz acis. Viņiem vēl ir jāmācās. Viņiem vēl daudz jāmācās atbildēt ar mīļumu uz mīļumu, bet vai tad mēs to vienmēr patāvam, un vai mēs to vienmēr protam. Tā kā viņi prot saņemties risā, tā viņa arī iemācīsies šo, ja vēl šeit tad kaut kas būtu. Daudz, kas mūsu bērniem šķiet pašsaprotams. Mums katram daudz, kas šķiet pašsaprotams. Bet vai mēs bieži, arī pieaugušie, mēs, šoreiz varbūt sieviešu cimtē, aizdomājamies, ko nozīmē būt mammai tai vislabākajai. Un galvenais, ko nozīmē arī būt meitai kādai mammai. Tas ir sarežģīts uzdevums. Mīlestība vispār ir viens ļoti liels un sarežģīts uzdevums. Tas ir lauks, kurš ir nemitīgi jākopī. Un tas ir jāmācās mums visiem kopā. Ja būtu tāda, tā kā pavāra grāmata, kurā mums iemācīja būt labiem bērniem, kur mūs iemācīja būt labiem vecākiem, tad mēs varētu viņu mācīties, un atkal, ja vien mums tā straujā ikdiena atvēlētu tam laiku, un faktiski es esmu nonākusi pie novēlējuma mums visiem. Mums atrast laiku kopā būšanā. Tajā, ko bērni jau stāstīja, pie ugunskura, kaut kur ārzemēs, pankūks ceponi. Un visu, vēlreiz atkārtoju, visu jau viņi pateica. Būsim viens otram. Biežāk smaidīsim, biežāk teiksim, es mīlu tevi. Visiem priecīgu māmiņu dienu. Tēti un bērni, lutiniet svētdien mammas.